atrodamies Kandavas Kārļa Mīlenbacha vidusskolā. Vidusskolā ir senas tradīcijas, kā vidusskola viņa ir dibināta 1945. gadā. Vēlāk ir ieguvusi valodnieka Kārļa Mīlenbacha vārdu. Kārlis Mīlenbachs ir kandavnieks, un tāpēc arī skola nes viņa vārdu. Sapnis par tādu rotaļtelpu jau mūsu skolas kolēģiem jau bija sen, jo bērni gaida autobusu pēc skolas, autobusu ir 3:30, tad laiks no mācībām ir diezgan arī savā veidā brīvs, kad viņi varētu šeit atnākt un atpūsties fiziski, emocionāli, garīgi arī sev bagātināt rotaļājoties. Un tāpēc šī ideja jau par tādu projektu un istabu telpu jau bija sen. Tāds projekts arī Kandavā ir pirmo reizi bijis, kur tieši ir jāiet uz ielām un jāvāk šīs balsis. Un cilvēki patiesībā nebija pieraduši tām nodot balsis par kaut ko. Un daudziem nācās paskaidrot, arī vecāki cilvēki tad diezgan atturīgi. Kā es tagad došu tur savu telefonu, ievadīšu tur savu numuru un rakstīšu to kodu. Bet tomēr, kad viņiem paskaidroja, viņi bija atvērti un atsaucīgi. Un arī pēc tam, kad es viņus satiku uz ielas, tad ļoti daudz cilvēku prasīja, kā jums iet, kā jums ir veicies, vai kuru vietu ieguvāt, cik daudz balsis savācāt. Un patiesībā man bija ļoti liels prieks, ka bija ļoti daudz neitrālu, svešu cilvēku bija ieinteresēti, lai tomēr mums bērniem šī telpa būtu un taptu. Mūsu laiks bija ļoti daudz jāplāno, jo katru dienu bija jāplāno, kurš ies, kurš stāvēs, kurš vāks balsis tur, kurš vāks balsis tur. Protams, citi to darīja vispār caurām diennaktīm, neatejot mājās no interneta, raugos portālā. Ja. Citi bija aktīvāki un devās uz ielām. Tas ir tāds ļoti milzīgs darbs, lai vispār šo projektu sasniegtu un šīs balsis savākt un lai tiktu pie šīm līdzekļiem. Par piešķirto finansējumu mēs pirkām pirmām kārtām šos pupus, jo viņi ir ļoti praktiski. Uz viņiem bērni var gan sēdēt, gan gulēt, un tieši pēc stundām pagarinātā grupā, kad viņi izmācās, viņiem ļoti patīk šī brīvā poza, atnākt un izlaisties. Man liekas interesants pufi, jo viņi šeit ir daudz un viņi ir mīksti. Vispār tā forša ir tā, kad bērni var te atnākt un paspēlēties. Ka var krāsot un kaut ko tādu interesantu darīt, ka nav visu laiku jāgarlaikojas kaut kur. Vēl par šiem līdzekļiem mēs pirkām šo skaisto televizoru, kuru mēs plānojam bērniem rādīt filmas vai multfilmas vai izglītojošu raksturu filmas. Un tas rotaļlietu skapis, pareizāk sakot, ar plauktiņiem, ja, kur mēs varam salikt smuki. Tad skapīšiem mēs glabājam rotaļlietas, lai viņas būtu kārtīgi organizētas. Un tur mēs liekam atkal spēles, lai bērni var izvēlēties un paņemt attiecīgu spēli, ko viņi grib uzspēlēt. Bērnu vecāki ir priecīgi par šo telpu. Protams, šī telpa jau tikai tagad ir sākus darboties, un mums vēl ir jāmeklē tas realizācija laiks. Varbūt kāds vecāks grib, lai viņi darbojas līdz 5, 6, varbūt pat līdz 7. Mēs vēl meklējam šo sadarbību ar vecākiem. Cik šādai rotaļtelpai ilgai būtu jābūt, lai arī tie bērni, protams, tiktu pieskatīti un vecākiem nebūtu jāuztraucās, kur viņi bērni atrodās. Ja gudīgi, es arī otrais vēl tādu projektu iesniegtu, jo ir daudz idejas un ieceres, ko varētu realizēt, bet es saprotu, ka bez kolēģa atbalsta, bez sabiedrības atbalsta, tas nekad nebūtu izdevies, un es tiešām novēlu to drosmi, to uzņēmību, jo pirmā reizē vienmēr ir daudz grūtāk, bet otrā reizē jau tu saproti, kas ir kas, un tu vari reāli uzreiz arī mesties iekšā tajā darbā un strādāt. Šobrīd mēs esam pārmaiņu priekšā. Mums ir daudz dažādas idejas, ko mēs piedāvāsim nākošajā mācību gadā mūsu skolniekiem, un mēs ļoti ceram, ka šīs idejas realizēsies, un par saviem sapņiem mēs stāstīsim tad, kad būsim realizējuši savus sapņus. Paldies!